Labvakar! Labvakar! Vai labdien! Vai labrīt, kad nu jūs kurš skatāties? Droši vien, ka jāsaka labvakar, jo ierakstām mēs vakarā pēc grūtas dienas, kad ir notikusi domas sēde un varbūt vēl daudz citu jautājumu tika risināti. Jā, šī diena tiešām bija diezgan tāda krekls, laikam trešais ir nomainīts. Jā, bet cenšamies pēc iespējas ātrāk ar iedzīvotājiem paust to, ko mēs esam šodien izdarījuši. Lai iedzīvotāji tad vērtē, ko mēs esam darījuši labi, sliktu, un varbūt arī paskaidrojuši, kāpēc to darījuši. Jā, un ja jums ir kādi ieteikumi, iebildumi vai jautājumi, tad, kā vienmēr droši, mēs esam pieejami visādos veidos. Jā, skatīties diezgan daudz skatās, bet uzdrošināties kaut ko jautāt ir ļoti maz. Ja tiešām jūs skar šie jautājumi, esiet arī pret mums labvēlīgāk, lai mēs zinātu, kā pareizi rīkoties, jo Mārtiņš vai es neesam visu zinoši un visu problēmas saprotoši vai aptveroši un uzreiz pieņemt vienīgo pareizo lēmumu. Tagad tikai kopīgi mēs to varam izdarīt. Tieši tā. Tad par domas sēdi. Šoreiz varbūt tās jautājumi bija mazāk. 54 kopumā, tikai liela daļa atkal, protams, kā vienmēr bija šie tehniskie jautājumi, kuri šobrīd mums ir jauna pieeja. Jā, domas sēdē mēs beidzot par viņiem varam nobalsot arī kā par bloku, kad nav katrs tur tiešām jau vairākas reizes tur komisijās, komitejās izskatītie jautājumi, kad viņi nav arī domas sēdē, katrs atsevišķi jāskata, piemēram, par dzīvokļu atsavināšanām vai īpašumu atsavināšanām varēja salikt jau kopā vienā blokā, tātad kaut kādi uzlabojumi mums ir. Tas ir tikai ar vienu piezīmi. Jā, deputātiem no kādiem jautājumiem jau deputāti darba kārtību zina, lēmuma projekts ir iepazinušies. Jā, par kādu jautājumu ir deputātiem cits viedoklis vai kaut kas cits, tad tas jautājums netiek iekļauts. Šis jautājums netiek šajā blokā ieņemts, bet protams, ka mēs iegūstam kaut kādu laiku, un arī šodienas domas sēde to parādīja. Mēs pabeidzām sēdi, man liekas, 2,5 stundās, kas ir jauns rekords. Apmēram tā arī bija, jā. Jo, protams, ieviešam jaunumus un uzlabojumus, bet par tādiem jautājumiem, kas sākumā mums bija arī par dažādiem saistošajiem noteikumiem, tur, protams, šoreiz gan vairāk bija ministrijas, varbūt ministrija pārgājusi pāri, izskatījusi cauri šos te mūsu saistošos noteikumus un ieteikumus, ko palabot. Tur bija gan tikai tādi vārdiskie, gan arī kaut kādi tehnisks dabas jautājumi. Jā, reizēm man liekas, ka praktiski vai drīz nepienāksim pie tāda līmeņa, ka saistošos noteikumus mums nebūs jēgas pieņemt, jo arī šajos te, ko mēs gribam apkopot vienos saistošos noteikumos cilvēkam, kuram nav jāskatās cauri 99 ministru kabineta noteikumu un likumi, lai viņš skaidri saprast par attiecīgo lietu, ko drīkst, ko nedrīkst darīt. Tagad mums ministrija pasaka, tas ir minēts tajā ministru kabineta noteikumos, tas ir likumā atrunāts, jūs to neiekļaujat saistošos noteikumos. Saistošie noteikumi rezultātā var iznākt. Sekojiet līdzi ministra kabineta noteikumiem, tad jēga zūd, jo mums jau ir interesi par to, lai iedzīvotājs saprastu. Bet šī pieeja ir tāda, manā skatījumā diezgan jocīga. Varbūt drīz pienāksim pie tā, ko es jau te vairākas reizes, kad mēs neesam kādu svarīgu lēmumu varējuši pieņemt un norakstījuši uz to, kad jāgaida valdības kaut kādu lēmumi, kad pašvaldības nebūs vajadzīgs, vai arī nebūs vajadzīgi tik daudz deputāti, jo varēs tikai izpildu vara darboties ar, teiksim tā, ikdienas darbiem. Jā, bet tas ir, Mārtiņ, tas ir sliktākais ceļš, kas notiek, visa centralizācija, tātad pašvaldību faktiskā lemšanas loma samazināšana un faktiski ir rāmis, ne pa labi, ne pa kreisi, visiem jābūt tā. Tātad vienāds krekls, vienādi šlipsi un uz priekšu. Man personīgi tas nav pieņemams. Bet mēs te cīnāmies, bet ar varām ir grūti, jo viņi apstiprina, vai pareizāk sakot, ļauj mums publicēt vai stāties spēkā šiem saistošiem noteikumiem. Kaut gan nekur nav rakstīts, pašvaldība iebilst, ka viņi nav stājušies spēkā. Tieši tā, mums vienkārši ir argumentēti, jānoargumentē, kāpēc mums skaidrojums, kāpēc mēs to nedaram. Tieši tā, kāpēc mēs atstājam šādu punktu un negrozam par labu tam, ko ir ieteikusi ministrija. Tas ir arī, varbūt tās arī speciālistu darbiņš. Protams. Reizēm. Kaut gan pirmo es gribēju pieminēt, ir publiskots
mūsu publiskais pārskats par 2023. gadu. Un tiešām viņš ir biezs, vairāk kā 100 lapas puses, bet interesē šo materiālu, ja kādam interesē par to, kas ir noticis pašvaldībās, statistikas dati un vēl kaut kādi citi, lūdzu izmantojiet, jo viņa tiešām ir diezgan plašs materiāls, kas ir apkopots par mūsu pašvaldības darbu 2023. gadā. Jā, par visu pagājušo gadu. Jā. To mēs arī šodien apstiprinājām. Jā, tas rīcības un investīciju programmā atkal nelielas izmaiņas, jo tur, protams, ka nomainām kādam objektam vai projektam kodu, lai varētu startēt uz Eiropas naudām. Principā. Jā, bet man ir prieks, ka tomēr domas administrācija saprata manu priekšlikumu par to, ka deputātiem būtu jāzina, ko tad kopumā visa šī mūsu sapņu grāmata, kā daži deputāti izteicās, maksā. Ja? Un jebkurā gadījumā šodien, paskatoties šos te projektus un pirms apspriežot, izskatot, kā tad viss izskatītos, ja tas būtu visās cenās iekļaut. Vismaz tie projekti, kuri ir mums gatavošanas stadijā un kuriem tuvākajos gados būs vajadzīgs finansējums. Ja? Un es domāju, ka saprata, ka tas nav tik viegli, ka tur ir tikai 10, 12 vai cik procenti, jo ļoti svarīgs jautājums ir, cik mums no budžeta būs jāmaksā pamatsumma, kredīta procenti, un ja tas aiziet jau tādos miljonos, kad mums sāk jau aptrūkt finansējums tekošo ikdienas lietām, ja, tā tad šeit jau ir kaut kādā jābūt saprātam un bremzē, ja, jo nevaram arī nedarīt ikdienas uzturēšanas darbus, skolas, vispārējā, kas saistīts, kas ir jādara, ja, un tikai visu novirzīt investīcijas projektiem, ja. Es domāju, ka saprata, un man ir prieks par to. Un pie šī varbūt tās netik ļoti saistīt, bet pastarpināt arī, protams, paprasījām uz nākošo mēnesi, teica, kad arī sagatavos šī gada plānoto projektu izpildes procentu, kāds ir šobrīd, jo arī tas mums liek domāt atkal par to, kā rīkoties nākošajā pusgadā. Varbūt kādu kredītu mēs varam neņemt, kaut kur ir palikusi pāri nauda, kas nav izpildīta kādu projektu, kādu iemeslu pēc, lai mēs varam jau uzreiz, man pirmais, kas nāca prātā, bija tas Jaunpils pils tornītis, kuram mēs diemžēl nedabūjām papildus naudu no valsts. Bet īstenībā jau tas bija diezgan loģisks iznākums, jo tas bija krusts. Viņš ar vētru vairs nav saistīts. Viņš ir vienkārši no vecuma palicis tur vētru nevar vainot. Un tur mēs arī saprotam to, ka tāds ir tas iznākums no valsts puses, tas tikai loģiski. Tie bija tādi sākuma lielie jautājumi, un tad mums tās lielās diskusijas, kas mums vairāk nedēļu garumā jau bija pirms tam, arī bija par zemes gabalu pie BMX trases. Jā, es nezinu, kā lai to īsi izskaidro, bet es viennozīmīgi arī piekrītu par to, ka, diemžēl, sākums kļūdai ir domes teritorijā, ja tā varam teikt. Būvvaldes lēmums, manā skatījumā, ir nekorekts, jo tik liels zemes gabals firmai vai biedrībai izīrēts nebija. Bet varbūt mēs tiešām detaļās varam neielaisties, bet tā problēma eksistē, un ja mēs neatrisināsim šo problēmu, tad tāda var parādīties arī ļoti daudzās citās lietās, un dodot prioritāti kādai vienai biedrībai pār citu, ir ļoti bīstama lieta. Šodien gan deputātu vairākums nobalsoja par šādu lēmumu projektu, pret mēs bijām 4 faktiski, kas neatbalstīja, vai tā ir mūsu nesaprašana, kuras negribētu teikt, bet man liekas, ka lielākā daļa deputāti nesaprāta, par kādu viņi priekšlikumu ir nobalsojuši. Katrā ziņā es arī vairāk es negribētu tiešām iedzināties, ļoti ceru, ka administrācijai un domas priekšsēdētājiem šeit būtu jāpalauza galvu, kā to atrisināt, jo vēl ir priekšā viens dokuments – līguma slēgšana, slēgt vai neslēgt līgumu. Jā, un tad ir 2 puses, kas to paraksta. Tā kā cienījamie, kā saka, ir sevišķi sportisti, futbolisti, tā tālāk, mēs neatstāsim šo jautājumu šādā līmenī, mēģināsim kaut cik sabalansēt ar tām lietām, ko mēs varam izdarīt.
Tieši tā, un tiešām lielā mērā jau tas ir uz to, ka, kā es vienmēr esmu teicis, un neatkāpjos arī šobrīd no tā, ka tā Pauzaru pļavas infrastruktūra, viņi ir jāsaglabā mūsu kā pašvaldības īpašumā ar visām uz tā esošajām būvēm. Un šajā gadījumā arī es tiešām, paldies par visu, kas tur ir izdarīts. Paldies par to, cik bērni ir piesaistīti arī BMX-am. Par to jau mēs sakam, bet ir jāatrod šis vidusceļš. Lai visiem ir labi. Un to, man liekas, var nodrošināt nevis viena biedrība, bet pašvaldība. Tieši tā. Un tas ir tas, par ko mums tiešām, par to mēs arī turpināsim cīnīties, lai tas tā arī būtu. Un lai visiem tur būtu tiešām labi. Meklēsim ceļus vēl. Jā. Tad vēl 2 mums tādi konceptuāli lēmumi bija par siltumapgādēm, gan Milskalnē, gan Jauntukumā, jo noteikti, kad visi ir dzirdējuši par to, ka uzņēmēji ir pateikuši, ka viņi pakalpojumu vairs nevēlas nodrošināt, nec Milskalnē, nec Jauntukumā. Tad šodien konceptuālie lēmumi bija par to, ka mēs šīs tiesības nodrošināt siltumapgādes pakalpojumus nododam mūsu pašu kapitāla sabiedrībai Tukuma siltums. Jā, bet tas vēl nerisina jautājumu, ar kādiem līdzekļiem viņi to realizēs. To mēs pēc pagājušās nedēļas Finanšu komitejas jau esam uzdevuši ar principā šīs dienas priekšlikums, ka 15. jūlijam jābūt skaidrība ar priekšlikumiem domas deputātiem, ir ļoti labi, un ceru, ka mēs arī varēsim detalizēt par šo jautājumu parunāt. Tieši tā, bet tas, ka siltums būs gan Milskalnē, gan Jauntukumā, tas ir skaidrs. Lai neuztraucās, jo tas ir mūsu pamatfunkcijas, un to mēs nevaram nedarīt. Mums, tāpēc arī Juris varbūt sākumā teica par to, ka smaga diena, bija vēl pēc tam smagas runas un diskusijas par šo tēmu, bet noteikti pie risinājumu nonāksim un atradīsim labāko. Es ļoti ceru, ka tā tas arī būs. Mans viedoklis ir, lai visas problēmas neatrisinātu tikai nevis pašvaldības. Viens ir uz pašvaldības, un vēl trakāk uz iedzīvotāju rēķinu. Tā ir, man liekas, ļoti bet par šo tiešām grūta. Labi, nerunāsim tālāk, jo viņš vēl nav risinājums iedots kādā vietā. Katrā konkrētā vietā ir savas problēmas un savas iespējas. Tieši tā. Jā, tad 15. jūlijas, un tad gan, man liekas, mums ir jāvelk strīpa. Tas ir jo tad jau apkurs sezona ir ļoti gaidīt, bet, lai cilvēki nedomā vai skatītāji, ka gaidīt, ir uzdots institūcijām risināt jautājums, kā to izdarīt, kā lētāk izdarīt, kā labāk izdarīt. Tātad 15. jūlijā būs šī risinājums, ko darba grupa dos deputātiem, informēs. Un tad skatāmies šos nākošos. Šodien mēs jau redzējām arī to, ka īstenībā tiešām tas pagājušās nedēļas uzstādījums jau ir ņemts vērā un tiešām ir sākusies beidzot reāli kustība tajā visā. Tā kā cerams to labāko. Par to ir prieks. Jā, vēl bija tāds interesants jautājums. Varbūt es atkal nesaprotu par elektrouzlādes staciju atrašanas vietām. Mēs noteicām 3 lotes, kurā ir 3 vai 4 katrā vienā lotē, bija 6, tur 7 vairāk, un 10. Jā. Tātad katrā lotē ir diezgan liels skaits, kurās vietās var izbūvēt. Mans personīgais viedoklis, ka loģiskāk būtu bijis, ka par katru apbūves vietu kāda šī firma ir gatava pacīnīties. Pašlaik saliekot varbūt ļoti labu vietu ar ļoti varbūt tādu neejošu vietu, varbūt mēs dabonam Kāds bija tas paskaidrojums, pēc tam paskatoties tiešām caur tām adresēm, principā tā arī bija, kad ir labākās, pieejamākās vietas. Tā vieta, tu būs spiests izbūvēt arī citā vietā, kur mums vairāk interesē nekā tā labā vieta. Tas ir vienīgais varbūt arguments. Kā vecajos laikos, kā runājam, lai kaut ko labu veikalā nopirkt, pieliek klāt ziloni, kas nevienam nav vajadzīgs. Ja? Bet tiešām skatīsimies, vai šajā gadījumā, tā kā arī mēs beigās novienojāmies, ka tur ir arī gada laikā, tomēr līgumā ir iekšā, ka gada laikā ir jāizbūvē, un ja kādās no tām vietām netiks izbūvēts, tad mēs viņus varēsim sludināt pa jaunu pēc gada. Ja? Tagad tas vēl bišķiņ to visu atvieglina vai padara patīkamāk priekš mums, bet es arī piekritu tavai idejai par to, ka tomēr, ja mēs būtu laiduši viņus kā brīvajā tirgū, teiksim tā,
par katru vietu, kad varētu cīnīties, tad varbūt arī tās labās vietas aiziet par lielāku naudu, sliktākas vietas, protams, varbūt neaizietu vispār, bet, paskatīsimies, jo daudz pašvaldības tā darot, bet īsti argumenti, kāpēc tā dara, mēs arī līdz šim tomēr nedabūjām. Tad vēl viens jautājums, kurā man tiešām būtu lūgums arī iesaistīties mūsu nevalstiskām organizācijām un biedrībām, par konkrēti pat nenosaucot, kurai biedrībai mēs skatījāmies par telpu jautājumu. Ir šī tāda, interesanta lieta, mums ir atbrīvojumi gan no nomas, gan no komunāliem pakalpojumiem, ļoti daudzām biedrībām, nevalstiskām organizācijām, kuras veic zināmas labdarības lietas. Un mēs uzdevām tomēr izvērtēt to arī, vai visām tas pienākās, jo man ir konkrēts priekšlikums, tomēr, ja biedrība veic komercdarbību, tā mēs viņu varam saukt, diemžēl tāda viņi ir, vai pilnīgi viss 100% mums ir jādod par velti. Jo, piemēram, ja bērns apmeklē sporta skolu, interešu izglītības iestādi, tā tad ir viena maksājums. Ja mēs legalizējam vai gribam legalizēt otrus nelegālos maksājumus, tad viss ir ok. Bet kaut kā, man liekas, šī diskusija ļoti prasās. Bet nevis tikai mūsu pašu starpā, bet arī iesaistot šīs nevalstiskās organizācijas biedrības. Jā, šī diskusija jau īstenībā nav pacēlusies šobrīd. Viņa jau bija gada sākumā arī pie līdzīgiem jautājumiem, kāds bija šodien viens, kur mēs arī lūdzām jau, lai ir šis te bāzes informācija par to, cik tās biedrības mums vispār ir un kādas, kur maksā. Jo ir mums tomēr, izkristalizējās tas, ka tomēr novadā mums nav vienlīdzīga tā attieksme pret visām biedrībām, un tāpēc bet tas atkal būs visticamāk vai pašu biedrību iniciatīva, vai visticamāk tomēr no domas puses būtu jābūt nodaļas iniciatīvai, lai savāktu arī informāciju no pašām biedrībām, kāds ir viedoklis par to, cik un kur tomēr varbūt tas būtu, kam jāmaksā. Protams, šeit es negribētu, ka saprot, ka biedrības tiešām dara ļoti labu darbu un visu darīt pašvaldībai nav vajadzības, bet šīs attiecības ir jāregulē normāli, lai viņas darbotos. Jo, piemēram, droši vien tur ielas bērni, vēl daudz bērnu vai vēl kaut kādas grupas bērnus, kuras varbūt par velti tur veids visādas darbības. Viss ok, bet paskatāmies, kā tas viss kopā izskatās. Jā, tā būs vēl diskusija tēma uz priekšu šajos mēnešos, visticamāk tuvākajos. Jā, vēl tad strīdi varbūt tādi, kas ir saistīti par šo sarakstu neprivatizētiem dzīvokļiem, bet man liekas, ka mēs esam jau runājuši mūsu sarunās par to, vai šis saraksts ir loģisks, apstiprināts ar domas lēmumu, jo vienmēr uz katru sēdi mums ir atkal izņēmumi, svītrot no šīs saraksta tur tik un tik, un cik es paskatījos, tad no šī pirmreizējā saraksta jau 1/3 ir izsvītrot. Varbūt tiešām, ka mēs uzdevām šo te priekšlikumu, ka šis dokuments ir domas administrācijas darba dokuments, bet ja ir konkrēts iesniegums par to, ar konkrētu pamatojumu par to, ka viņu gribētu atsevināt vai, piemēram, vecais īrnieks, kas jau tur N gadus ir dzīvojis, gribētu viņu privatizēt, viņš tik un tā ir jāskata atsevišķi, iegādāties, viņš ir jāskata atsevišķi, un man liekas, ka nav vajadzīgs atkal trīs lēmumi, nepārtraukti darbinieki strādā, gatavo lēmumu projektus, mēs lēmjam, praktiski mēs darām lietu darbu īstenībā. Neko nedaram, jo lēmjam katru reizi atsevišķi. Par vienu to pašu, Tā kā no šī viedokļa es domāju, ka arī tas ir, un kā mēs šodien dzirdējam arī, tad doma ir uzsākusi, administrācijas līmeni ir uzsākusi darbu pie nākošā gada budžetu. Un šeit manā skatījumā ļoti svarīga lieta ir pār šo iedzīvotājiem daļu, vai pareizāk sakot, līdzdalības budžetu, kurā ir tiešām mums interešu grupas, pārvaldes jau it kā ir pašvaldību veidojums, bet konstitutīvās padomes,
kuru rīcībā, darbībai ir pēc likuma zināma naudas summa jānovirza no 25. gada. Jā. Tā kā viņiem ir jānovirza šo projektu realizācija, ko viņi uzskata par būtiskiem un svarīgiem. Protams, šī diskusija vēl nav līdz deputātiem nonākusi, jo pašlaik paši administrācija skatās, kā to visu salikt. Bet es negribētu, ka veidojot 2025. gada budžetu, mums būs arguments, tam nav naudas. Viņš jāsāk plānot tagad, un šī iniciatīva ir tiešām ļoti pozitīva un atbalstām. Un arī mūsu budžetā nākošajam gadam tam būtu jābūt. Šis teksts, tam nav naudas, to arī man par daudz tiek kultivēts viņš visos līmeņos, jo nauda ir tik, cik viņa ir, un viņa vienkārši ir jāsadala pēc iespējas labāk un pareizāk. Tā kā, manuprāt, šis būtu jāizliedz pašvaldību un valsts iestādēs vispār lietot jēdzienu naudas nav. Protams, cits jautājums ir par to, kāda pašvaldības tiek finansēts un vispār, bet tā ir mūsu sarunas ar ministriju, vispār iedzīvotājiem ar to nebūtu jāsaskarās. Jā. Vēl? Tīri informatīvs jautājums varbūt tās par to, ka Tukuma novada vēsts mūsu informatīvais izdevums no augusta mēneša vairs netiks piegādāts tā kā līdz šim, respektīvi nākošajā vēl mēnesī jūs saņemsiet pēdējo savās paskastītēs. Latvijas pasta paskastītēs faktiski. Jo Latvijas pasts bija izplatītājs. Latvijas pasts ir izplatītājs, tās ir privātās paskastītes, bet Latvijas pasts piebrauc pie katras mājas paskastītēs. Latvijas pasts kā izplatītājs. Pēc tam izdevums kā tāds būs, tāpat kā šobrīd viņš ir pieejams internetā, arī tas būs pieejams internetā, bet drukātajā formātā viņš būs, tur vēl ir dažas nianses un precizējumi par vietām, bet noteikti pagastu pārvaldēs, bibliotēkās, precizējumi notiek ar pagastu veikaliņiem, kas ir pagastu centros, vai klientu apkalpošanas centros noteikti. Tā kā sekojiet lūdzu līdz informācijai par to, kur jūs varat pieiet un paņemt, jo vienkārši šobrīd ir tas, ka Tukuma pilsētā, diemžēl, bet ļoti daudz šīs te avīzes mēs redzam, kāpņu telpās vienkārši izņemts no paskastītēm, salikts uz palodzēm, un, kāds viens paņem aizved uz laukiem, lai būtu, kur iekurināt krāsas, bet tas nesasniedz to mērķi, kāds mums ir šim informatīvajam izdevumam, un par cik Latvijas pasts ir ļoti, ļoti krasi pacēlis arī iznēsāšanas šīs te maksu, un izmaksas ir augušas turpat 3 reizes, vai kā bija ļoti lieli tie cipari, katrā ziņā bija pieauguma cipari, salīdzinot ar to, kāds ir bijis, piemēram, pagājušajā gadā, tad šis lēmums konceptuāli ir pieņemts. Mēs būtiski arī samazinām tirāžu, bet pieejamību mēs centīsimies nodrošināt, lai tas, kas vēlas viņu lasīt, saņemt. Jo šai elektroniskajai laikmetā... Saņem, bet var aiziet pakaļ. Var saņemt, aizejot pakaļ, tā jāsaka būt precīzāk. Bet ņemot vērā elektronisko laikmetu, es personīgi ļoti daudz izmantoju arī mūsu Tukuma pašvaldības mājaslapa, kurā ir elektroniskā formā šis te dokuments vai šis te izdevums, un es no šejienes gūstu visu informāciju. Tā kā liela daļa droši vien dara tāpat. Liela daļa noteikti tā dara. Noteikti ir daļa, kas varbūt šo izdevumu saņem kā vienīgo drukāto izdevumu arī, bet tā iespēja būs saņemt kādā no jau iepriekš pieminētajām, un vienkārši pēdējā izdevumā visticamāk, ka būs arī publicētas tās vietas, kur var saņemt. Droši vien arī jāapstās plašāk, kā mēs iestājam, varbūt sociālais dienas, kas apseko vecos ļaudis un tā tālāk. Paskatīsimies, Tieši tā, sāksim ieviest šo jauno, un tad arī sapratīsim, ko vēl varbūt vajag uzlabot, un kuras vietas vēl pielikt klāt. Tā jau daudz sanāca izrādās. Tad, laikam teiksim, tad šajā karstajā laikā visiem labi izbaudīt vasaru. Kam atvaļinājums, un arī vakar ir tagad gari, jo tā kā var arī vakaros mierīgi izbaudīt vēl šo te sauli. Un tiekamies noteikti pēc mēneša, bet, kā jau sākumā teicām, ja ir kādi jautājumi, ierosinājumi, ieteikumi, tad esam atvērti. Vēl vienu lietu mēs tomēr aizmirsām. Dotajā momentā notiek mūsu pašvaldības teritorijas plānojuma izstrāde. Lūdzu. Izstrāde, šobrīd jau publiskās apspriešanas. Faktiski izstrāde un procesā ir publiskās apspriešanas šajā te līmenī,
pirmās redakcijas publiskā apspriešana. Un lūdzu, ja ir kaut kas, nu skatieties par savu ieinteresēto daļu, ne jau par visu droši vien. Un izsakām tagad, lai nebūtu 7 redakcijas. Ļoti gribās, lai mēs šo te dokumentu varam pieņemt pēc iespējas ātrāk. Jā, tas tiešām, jo šobrīd 3 jau tikšanās ir bijušas, tagad jau 4, un pasakojiet līdz, kur jums tuvākā ir, aizejiet, paklausieties. Pirms tam, protams, vislabākais ir iepazīties ar šo vismaz savas sētas apkārtni vai ciemata apkārtni, lai būtu jau viedoklis. Un tiešām viņu izteikti tagad. Un otrais, tiešām, ja ir problēma, kur šajā te apspriešanas laikā jūs piemēram, jūtat, ka viņa nav ņemta īpaši vērā, vai pareizāk sakot, kā mazsvarīgu, dodiet ziņu un izvērtēsim, vai tas jautājums, ko jūs gribat risināt, ir mazsvarīgs vai nav. Jo es domāju, ka jebkurā gadījumā šo jautājumu loks ir liels un principā jau būtu katra izmaiņa būtu jāreģistrē un jādod skatīšanai. Šie te iesniegumi arī... Nē, ja viņš ir oficiāls, bet, ja, piemēram, sarunas gaitā... Publiskajā apspriešanā arī biju tieši kā reiz uz Slampes apspriešanu aizbraucis, un tad tieši arī piefiksētas šīs problēmas, tā kā arī tās vismaz izstrādātāji sola pēc tam apkopot, darba grupā izrunāt un pieņemt katrai arī galvā. Tad karjeras jautājums. Jā. Labi, es domāju, ka ļoti daudz esam šodien arī izteikuši savas domas par domas sēdi un savu rīcību domas sēdes laikā. Skatīsimies, strādāsim. Paldies, un tiekamies jau pavisam drīz. Jā, uz redzēšanos. Un tiekamies Tukuma svētkos. Obligāti.